procenti nav mana stiprā puse, bet es pieļauju, ka galops ir viens no vispopulārākajiem deju soļiem latviešu tautas dejās. Varbūt pats populārākais. Iešu tūlīt noskaidrot, kā tad ir. Galops ir populārākais solis tautas dejās. Galops ir populārākais, bet varbūt ne tik populārs kā polka. Polka populārāk, ja? Cik ilgi tu dejo? Kopš 5 gadiem. Dziesmu svētkos esi bijusi? Protams. Tātad, kad jātiek no laukuma prom ar polku, ar galopu vai skriešus? Kā liek? Nu, bet viņš tak neredz, viņš ir tālu. Kā liek, tā var izdejot. Redz visu, ja? Polka, populārākais deju solis latviešu tautas dejās, bet vai tas ir latviešu izgudrots solis? Tas ir aizgūts. No kurienes? No Eiropas. Ir deju soļu kombinācijas, kuras gan ir izdomātas šeit pat Latvijā. Ivetiņ, mūziku! Viņus var laist mājās, varbūt? Es ātri leku. Sniegt, ka mūsu sarunā. Es jau ātri izpūšu. Bravo! Tātad šis ir Latvijā radies deju soļu kombinējums. Kāds nosaukums? Bērzi vējā? Nu, varētu arī tā saukt, jā. No kuras dejas tas bija? Šķērsa dienas saule tagad. Jā, vai deju lieluzvedumā tēvu laipas arī šis būs? Jā. Būs, ja? Šo jūs izdomājāt? Jā. Cik ilgi? Nu, tur tomēr ir tāds laiks paiet, kamēr saprot, uz kuru pusi, kas un kā. 3 minūtes? Nu, varbūt 5. 5. Jā. Cik dejas tad ir iekļauts šajā lieluzvedumā? 30, man šķiet. Nu, tādas dejas kā sudmaliņas, pazīst visu. Tā būs? Būs. Es bērnībā dejoju ganu polku. Tā būs? Ganu polku šoreiz nebūs. Kā tu? Ļoti plašs spektrs ir pārstāvēts. Ir pārstāvēti autori, kas ir radījuši dejas pagājušā gadsimtā, un arī jauni autori. Piedalās vairākas vecuma grupas. Seniori. Jā, vidējā paudze. Līnija dejas ar sunīšiem. Tādas mums vēl nav. Jā, to es zinu, ka nav. Likumā nav ietverts. Jā. Labi. Austrum. Kur ir tava mīļākā deja? No tām, kas būs lieluzvedumā. No tām, ko es zinu, varbūt man mīļākā būs tā, ko mēs tikko dejojām. Tātad tie bērzi, kas līgojās. Bērzi līgojās, jā. Un no tām, ko tu vēl nezini, bet vēl apgūsi? Apgūšu, tā būs, nu, visas pārējās. Jā. Tu esi šai kolektīvā nesen? Es jā, var teikt, jau pirmo dienu. Skaidrs, tu tad esi lielākais grēkāžs, ja? Tās puisis, kurš teica, ka tu esi viens no lielākiem grēkāžiem, viņš pats ir tāds ļoti apzinīgs dejotājs. Viņš vienkārši man ienīst. Viņš vienkārši ienīst. Nu, ko? Tas ir... Labi. Kā risināsies attiecības starp Gintu Ienīdēju un Austrumu deju lieluzvedumā tēvu laipas šā gada deju svētkos? To mēs visi uzzināsim, ja būsim klāt. Gan klātienē Daugavas stadionā, gan arī Latvijas televīzijā varēs redzēt droši vien jūsu deju lieluzvedumu.